mēs vēl neesam līdz galam izdomājuši, ar kādu sveicienu mēs šo podkāstu sākam, bet teiksim čau Gatim Zēmanim šodien. Čau, Gati. Čau, Gati. Prieks tevi redzēt mūsu jaunajā, vēl salīdzinoši jaunajā podkāstā Svārstības. Es ar tevi esmu tikusies podkāstā Pa kluso pirms gandrīz 3 gadiem. Un ir jau pagājis kaut kāds laiks, un man šķiet, ka tas ir gana ilgs laiks, lai aprunātos vēlreiz, un jau nedaudz, pilnīgi pat ne nedaudz, diezgan citā sastāvā. Un arī es domāju, ka tās tēmas, par ko mēs ar tevi vēlamies runāt šodien, būs varbūt citādāks nekā toreiz. Tā kā tā, prieks tevi redzēt. Un mēs laikam uzreiz arī gribētu sākt ar tādu jautājumu, ņemot vērā, ka jā, arī, teiksim, no tās podkāstu tikšanās mūsu ir pagājuši pāris gadi, un vispār jau dzīvē katra diena ir jauna un izaicinājumiem pilna. Bet kā tu teiktu, kā tu jūties šobrīd kopumā, un vai šis tavā dzīvē ir tāds brīdis, kad tu esi tādā stabilitātē un drošībā, vai ir kaut kādas vēl šaubas vai neatrisināti jautājumi? Visādās ziņās, ne tikai privātā vai profesionālā dzīvē, droši miksē to savā atbildē, cik esi gatavs par to padalīties. Es varbūt sākšu to, ko tu iepriekš teici, ka mēs tur tikāmies, gan jau daudz kas mainījies. Protams, ka daudz kas mainījies. Man liekas, ka arī forši var tikties kaut vai tur pēc īsāka laika. Jo tieši mums tā. Jau nav tā saruna jābūvēs to, ko mēs tieši runājām. Jau ar draugiem arī tiecies, vai ne? Un vienmēr ir par ko parunāt. Jā. Mēs tieši ar Leldi pirms tam runājām, ka tiešām nav obligāti jāiet tur kaut kādu vairāk gadu pauzi, taču tiešām katru nedēļu vai pat katru dienu ir kaut kas jauns. Bet, kopumā es jūtos labi. Esmu mierā ar sevi, ar saviem pieņemtiem lēmumiem. Tā kā nevar sūdzēties. Dzīve ir laba, dzīve ir skaista. Kamēr ir laba veselība, pārējais jau kādu pats to dzīvi veido no pašiem atkarīgs. Un man kaut kā sanāk pagaidām labi, un es tiešām jūtos baigi forši visās jomās un realizēju sevi un mierā ar sevi, mierā apkārtējo pasauli. Tā vienmēr ir bijis? Plus mīnus, jā. Kas ir tavs noslēpums tādā gadījumā? Klausies. Jā. Tagad mēs pierakstam. Nē, nav jau tā, ka skaidrs, kad ir, man liekas, vienkārši nevaru, es pieņemu to, ka mēs visi esam cilvēki, mēs visi pieļaujam kļūdas, mēs visi mācamies, mēs visi pakrītam. Ir saulainas dienas, ir lietainas dienas, ir sirds sāpes, ir prieki, ka tā ir dzīve. Un man jau tas viss arī notiek. Ir dusmas, es dusmojos uz sievu, uz bērniem, uz sevi, uz kolēģiem. Tas jau ir, tā ir daļa, kā saka, part of the deal. Tāpēc, es nemēģinu sevi kaut kādā veidā tur šaustīt un nosodīt, un tāpēc, man liekas, ir baigi labi. Tāda liela pieņemšana. Liela vienkārši pieņemšana. Jā, es arī varētu teikt, ka tā kā ir, es arī jūtos tā, ka var pieņemt to, ka ir tās visas arī tās šaubas galu galā un tās svārstības galu galā, bet nevarētu teikt, ka tā bijis vienmēr, un tev izklausās, ka jā, tu tā pārliecināta, laikam tā mierīgi diezgan esi dzīvojis un pieņemoši. Arī jau tomēr. Tomēr bija tas jāmācās. Zini, kā man jau nav 25 gadi, man būs 42. Un tagad ir ļoti aktuāla tēma, un ļoti daudz grāmatas tulkots, viss, kas ir ar Jungu, un tad Junga šo te zinātāju un pētnieku, kas ir Hollis, un es arī to literatūru lasu, tad domāju par to teoriju. Es esmu tajā punktā, ka tā viduskrīze mani nav tā būtiski skārusi, kad man tā, ja pastos atpakaļ, kā es dzīvoju, ir bijis tādi, gan bijusi ļoti spēcīga iniciācija, kas šī vīrišķā iniciācija, gan ir bijuši daudz kļūdas, kad viss bijis tā kā ļoti loģiski, ar kritumiem un pacēlumiem. Man liekas, tāpēc es esmu tādā ļoti labi jūtos šobrīd sevi.
Tad, jā, tā iniciācija, un tas vispār mēs arī runājam tieši ar Santu Liepu par to, ka, redz, mēs te divas dāmas sēžam un varam iedomāties, kā būs mūsu vidus krīzē, bet vīriešiem tas izpaužās droši vien, un tās sajūtas atkal ir pilnīgi kaut kas cits, ko mēs varbūt līdz galam nemaz nevaram iedomāties. Es domāju, tas nav tikai pat vīrieti un sievieti, tas par katru personu jau arī. Nu, arī. Skaidrs, ka vīrietis un sieviete atšķirās ar daudz dažādām lietām, bet katrā vīrietī ir maza sieviete un katrā sievietē ir mazs vīrietis. Man liekas, tas arī beigas svarīgi, ka to pieņem un tad ir tā dzīve šķiet vieglāk. Un ja mēs paskatāmies vēl atpakaļ, pāris gadi atpakaļ, esam Rīgā vietā, kur vēl nav kalve, un ir sajūta, ka vai mums trūkst kafijas un kafejnīcas. Kā vispār tu nonāci pie tā, ka trūkst un vajag? Kaut kā nonāca līdz tam. Kaut kā cilvēku un notikuma aizveda. Gan jau, kad viss sākās lielo sprādzienu, un tad evolūcija. Sāksim no tā. Tad bija apgaismības laikmets, kur kafija spēlē ļoti būtisku lomu sabiedrību. Tad bija 2017. gads sākums, kad es ar savu draugu un jau partneri Raimondu satikāmies. Es pirms gada neko nedarīju, strādāju kafijas uzņēmumā citā un sapratu, ka gribās to dzīvi veidot citādāk. Un viens variants ir dzīvi ietekmēt, ierobežot, strādāt pie kāda cita, vai to dzīvi ietekmēt pilnībā, kā es to vēlos un kā es to redzu. Un taisīt savu uzņēmumu. Un es beigi priecīgs par tām izvēlēm. Es priecīgs tur, kur atrodamies, un redzu, ka tas ceļš vēl priekšā ir ļoti, ļoti garš, ļoti tāds attīstošs un tāds pozitīvs. Ka tie mūsu biznesa lēmumi var pozitīvi ietekmēt gan mūsu pašus, gan arī cilvēkus apkārt, gan vidi, gan sabiedrību un tā tālāk. Mēs, man liekas, abas droši vien sadzirdējām to gadu neko nedarīju. Kas tad bija tā nedarīšana tajā gadā? Kā tu atceries? Tas nemaz nav tik sen. 10 gadi. 10 gadi. Jā. Nav tā, ka neko nedarīs. Nedarīju neko profesionālā ziņā. Bija kaut kādi tur konsultācijas darbi, jo bija, kā saka, uzkrājumi gāja uz beigām, bet nav tā, ka es neko nedarīju. Es īstenībā darīju ļoti, ļoti daudz. Un tāda svarīgākā lieta, ko es izdarīju, bija apprecējos. Iepazinos ar savu sievu un savu bērnu māti. Tas bija tāds sabata gads, kad tiešām paņēmu pauzi no visa. Un es sapratu, ka šis ir tas brīdis, man bija 33 gadi, un šis bija brīdis, kad es varēju apzinoties sevi pasaulē, es varēju būvēt to savu dzīvi no jauna. Tā kā nav tā, ka neko nedarīju. Es nedarīju neko profesionāli, nepelnīju naudu, tā kā ejot katru dienu uz darbu. Tādā ziņā nedarīju. Un šādas pauzes ir, manuprāt, ļoti svarīgas, lai tu vispār saprastu, kas tad ir tas, ko tu gribi darīt. Un, protams, tas ir diezgan varbūt, uz to ir apzināti jāiet, jo, kurš katrs nevar vienkārši aiziet no darba un, neko nedarīt, ir tad vajadzīgi kaut kādu uzkrājumu vai kaut kā jānodrošina sevi tajā laikā. Bet tev apzināti to pauzi izdevās paņemt. Īstenībā diezgan pat jaunā vecumā. Man liekas, ka tad jau bija tā pieņemoši domājoši varbūt jau toreiz. Es varbūt ātri pieaugu, jo man apstākļi spieda. Es pastāvīgs esmu ļoti agri jau, un varbūt tāpēc man tā bišķīt pabīdījās tas attīstības posms. Bet man liekas, ka īstenībā, ja cilvēks ir vesels un motivēts, jebkurš var aiziet no darba, kas viņam nepatīk, mainīt kaut kādu būtisku lietu savā dzīvē. Tas prasa vienkārši tādu darīšanu. Protams, ka tur ir drosme, vajadzīga drosme un tā tālāk, taču zin kā, man liekas, tā problēma rodās, kad persona ieņem tādu cietēju lomu, ka tur visa pasaule tagad ir pret mani, kas nabadzīgs, tad neko neizdarīs. Bet, ja tu apzinies un saproti, ka tiešām tava dzīve ir tikai
tas attālums līdz tādai dzīvei, kā tu vēlēsies, ir pāris lēmumi. Primāri tas ir viens lēmums, tu vienkārši pieņem lēmumu, hei, es to daru, un sāk darīt, un tad jau tas aiziet tā kā tāds kāršu namiņš. Lai tu varētu pieņemt tos lēmumus, tev jāredz mērķis? Kā kuram noteikti? Man mērķis nav, atkal, man baigi individuāli. Man liekas, ka... Jā, par tevi varbūt vairāk šoreiz. Atkal, zini, kā visam dzīvē ir balans vajadzīgs. Ir vajadzīgs gan mērķis, kur te, jo tad tev vieglāk iet, bet tāpat laikā, man liekas, ir svarīgs ir process. Un arī jautājums, kā tu līdz tam mērķim tiec. Un man liekas, arī, ja mēs runājam par profesionālu, piemēram, par Kalvi, tad svarīgi ir būt, skaidrs, ka mums mērķis ir nolas, ko mēs ejam, ko mēs gribam izdarīt, bet pa kādu ceļu mēs tur nonākam, tas varbūt nav tik būtiski. Ja šobrīd primāri Kalva asociējās ar kafejnīcām, tad mēs primāri, principā, biznesu sākām kā grauzētavu tikai citiem biznesiem. Kad es biju B2B, un ja mēs būtu pieturējušies pie šī savu uzstādījumu, tad visticamāk mēs nebūtu tur, kur esam. Un tad mēs domājam, kā mēs varam labāk pārdot tieši Horika segmentā, uztaisam kafejnīcu. Tīri kā showroom, pastamies, kā tur iesāk, cilvēki nāk, kad baigi forši, un labi, attaisim vēl vienu. Un vienkārši izmantojam tās iespējas. Tad atkal, tas mērķis ir, ar abiem šiem virzieniem mēs tiekam līdz tam mērķim, kur mēs gribam iet. Un mērķis arī nav tikai viņš ir kustīgs, un tev jābūt tādam atvērtam. Un jābūt atvērtam, un vēl jau vairāk šajā mainīgajā pasaulē, kur viss mainās nenormāli ātri, tev jāspēj ātri pielāgoties. Bez tā vienkārši nekas nenotiks. Jā. Izklausās, ka tu tam pieeji ar tādu zinkārību. Jā. Azarts pateikt citreiz. Citreiz ir azarts, un man liekas, tajā nezināmajā arī slēpjas kaut kas beigas skaists. Kas ir tās nezināmās lietas, varbūt, kas tev ir šajā procesā atklājušās? Kaut kāda varbūt priekšstats mainījušies par cilvēkiem, piemēram. Kad tu ej, piemēram, ar tikšanos, mums tagad bija viena tā tikšanās ar vienu lielu klientu, kur visi nomainījies un teica, ka bija tādi norādījumi, ka viss tagad būs slikti. Un tad mēs ejam atvērt prātu, pamēģinām, pastamies. Vienmēr ir vairākas puses. Un tas likās, wow, ritīgi forši ir. Un, man liekas, ja te jebkurā jomā atvērst ceļš, tad tev arī tas nezināmais vairāk tos augļus atnes. Jā, un tu viņu arī vari vairāk novērtēt. Jā. Viņš atnāk tev pretī. Līdzīgi kā ceļošanā, es daudz arī ceļoju kā backpackers, tur ir mugursomu tikai Centrālā Amerikā, aizbraucu Dienvidāfriku, Āziju. Kad man patīk, ka teiksim, es lidoju uz Cape Town, es nopirku vienkārši vienvirzienu biļeti, naktī izkāpu, un tad, ko tu man nesīs? Kas tur būs tagad? Un rītīgi forši ir. Un tas tās treniņš īstenībā, ko tu vari trenēt. Okay. Kāpšana ārā no komforta zonas. Jā, uzņēmēja darbība jau arī tāda, principā ir tāda komforta zonas kāpšana. Bet tas 2017. gads bija tas, kad radās Kalves pirmsākumi stāsts. Jā, mēs dibinājām uzņēmumu 17. gada sākumā, un tad 2 gadi bija tāds kā garāžas periods, kur mēs izdomājam, kas mēs esam, ko mēs darām, kādas mūsu vērtības, ko mēs gribam izdarīt, ko mēs gribam pateikt savu biznesa produktu un tā tālāk. Un 19. gadā, kā saka, iznācām no skāpja, atvērām arī pirmo kafejnīcu, un tās diezgan īstenībā daudz laiks pagājis, bet daudz kas arī izdarīts. Ir gan, mēs jūs redzam, jau par to varbūt vēlāk, ne tikai Latvijā, bet jā. Bet tu nebija viens, jau no pirmsākumiem tev bija partneri. Kā ar partneri izvēli? Tur arī tāda atvērtība, man liekas, bija baigi svarīgā, jo ar Raimondu tur bija skaidrs, mēs jau bijām iepriekš strādājuši kopā, mēs bijām izveidojuši labas attiecības arī ārpus darba, un ļoti daudz, kas bija kopīgs ar Raimondu, un tur nebija vispār varianti. Mums bija vienāda motivācija, vienāds redzējums uz to, kā kafijas industrijai vajadzētu izskatīties, un mums nebija naudas, gribējās labu zīmolu, labu vizuālo identitāti, tad arī netīšām satikāmies Jānu Andersonu, un arī viņš ir viens no līdzdibinātājiem,
Un tāds foršs laiks bija, ka tā kopā visu darījām. Es atceros, varēju samaksāt savu. Pa pirmo laiku neko nemaksāju, tad kaut 400 eiro algu. Un, tā finansiāli bija grūti, bija stipri jāpielāgo dzīvesveids, bet baigi forši bija. Tad komentā ir spēks. Nebija tāda brīža, ka viens būtu labāk izdarījis. Es tam neticu, un ka viens var vairāk izdarīt. Un es pēc dabas esmu sliņķis. Man liekas, jātīstās labais sliņķis sevī. Un tas arī viens no iemesliem, kādēļ mēs aizgājām šo ceļu, kā kļūt par akciju sabiedrību, jo tas ir veids, kā vairāk cilvēks var iesaistīt. Un viens nav skaidrs, ka viens daudz var izdarīt, bet viens, tu nevari uzbūvēt kaut ko foršu, tu nevari to izbaudīt. Tomēr mēs esam sabiedrisks būtnes, mums vajadzīga komunikācija un cilvēki apkārt, ko tur varam dalīties. Un man liekas, ka arī no tāda biznesa viedokļa foršāk ir, ka tev ir nevis 100% no kaut kāda maza biznesa, bet ka tev ir, stipri mazāk no liela biznesa. Tas ir arī no tāda viedokļa. Cik viegli vai grūti bija sākumā nodefinēt tās vērtības, ko jūs vēlaties savā uzņēmumā, un vai tās ir varbūt pa šo laiku kaut kā arī mainījušās, vai ir palikušas pamatā tās, ar ko jūs sākāt? Cik grūti nodefinēt, bija īstenībā diezgan vienkārši, jo skaidrs arī tā, es neesmu ar Jānu un Raimondu par to runājis, bet tā arī kalves veidošana bija tāda manis paša personīga transformācija. Jo arī tās vērtības, ko mēs nodefinējam, tas nāca no mums. Un skaidrs tas, ka nodefinējot vērtības, es nevaru tagad tādu ka mūsu uzņēmumam tādas vērtības, es privātajā dzīvoju šādi. Tas būtu bijis mans nākamais jautājums. Un arī tur bija kaut tāda daļai transformācija, un tas nebija grūti. Un arī tās vērtības nav nekas tāds unikāls vai neparasts. Tas ir tas, ko mēs kā cilvēki apzināti, neapzināti vēlamies, kā lai pret mums izturās. Un, tā nav nekāda raķešu zinātne. Vienkārši forši skaidri nodefinēs, mēs no viņām neesam novirzījušies. Un arī šī ir tāds A4 lapa, kur ir kādam jāizskatās zīmolam, kas mūsu vērtības, par ko mēs iestājamies, atbildam uz šiem jautājumiem, kas ir what, why, how. Tā ir tāda ceļakarte, lai pieņemtu lēmumus. Jebkāda vienalga, vai tas ir mazākais lēmums par etiķeti vai kaut kāds liels lēmums, kādu mēs galveno zaļās kafijas piegādātāju partneri izvēlamies. Jā, tad sanāk, ka tās vērtības ik pa laikam ir nevis pat jāpārskata, bet nav variantu. Jā, ir jāpārskata pie katra tā lēmuma. Zini kā, tas, tā vērtība jau, viņa principā stāv atvilktnē uzrakstīt. Un tā vērtība, ja viņa tev ir kā manifests uz sienas, tad viņai īstenībā nav nekāda vērtība. Vērtībā parādās, tad, kad tu redzi to produktos, procesā, servisā un visur citur. Kad cilvēks ienāk, viņam nav jāstāsta, kas ir kalvas vērtība, bet viņš to jūt. Un tas ir tas svarīgākais. Jā, un arī jums tās vērtības, ko jūs esat definējuši un ko jūs jūtat, viņas jau arī palīdz pieņemt to lēmumu. Protams. Pirms mums te kaut kas atnāk. Un īstenībā liekas arī... Jums tās vērtības izpaužās arī ļoti pastarpināti. Jums daudz sadarbības, visu kaut ko atbalstat, ir arī visādi kolēbi. Kā tu skaties uz to, ka zīmoli sāķējas ar kaut ko kopā, ar vēl kādu citu? Vai tev tas palīdz nest to savu vārdu tālāk, un vai tur ir kādi riski? Risks vienmēr, vispār dzīvot ir risks liels, bet kopumā, protams, palīdz. Tāda viena no sadarbībām zīmola mums nav daudz tādas bijušas. Tā ir tāda pirmā, kas uzreiz nāk prātā, bija ar Backdoor Market. Un, tas bija tāda ļoti forša avantūra. Un savukārt tagad bija pēdējā ar Madara Kosmetiku. Rīta Reivis, jā. Bija 2 reizes jau, un skaidrs, ka mēs kā zīmoli, mēs dalām lielu daļu vērtību, un tāpēc mums runāt un darīt kaut ko kopā ļoti vienkārši. Un, protams, ka tam ir tāda apusēja pievienotā vērtība, kad abi zīmoli no tā iegūst. Kļūstam intresantāk mūsu klientiem, viņu klientiem, viņu zīmolam nāk arī klāt mūsu klienti un arī otrādāk. Ieiet citos burbuļos. Jā, tieši tā. Tā ir tāda normāla mārketinga praksa arī, ka tie zīmoli miedarbojās. Un tad ir viens, kas redzamā pusē, no otras jau ir neredzamā. Kad ir forši, kad uzņēmumi varbūt kur sfēras nepārklājās, bet kaut kādas darbības ir līdzīgas, piemēram, ražošana vai
e-commerce ir vēl kaut kas, ka tur viens ar otru var padalīties kaut kādām lietām, kas patīk, kas nepatīk, kas sanāk, kas nesanāk, kāda jūs tur RIP sistēmu izmantojat un kā veicās un tā tālāk. Kā jūs tur B Corp nokārtojāt un tā. Jā. Starp citu par B Corp arī gribēju bišķīt parunāt, jo jūs to izdarījāt pirmie. Tas ir certifikāts, kur, lai iegūtu, ir jāiegulda daudz resursi, visādi veidi resursi, un tas ir kā apliecinājums ilgtspējai. Un skaidrs, ka to var nedarīt. Var taču arī kaut kā vieglāk tam pieiet klāt. Jā, var to nedarīt. Kāpēc jūs to izdarījāt? Nezinu, tas, kā mēs tiešām skatāmies uz biznesu, kad ilgspēja nevis mūsu tāda kā viena no stratēģijām, bet tā ir mūsu biznesa stratēģija. Kad darboties un pieņemt lēmumus, visu iesaistīto pušu interesēs. Un primāri tas ir, protams, runāja par zaļo kafiju, kā mēs pērkam zaļo kafiju, kā pērkam pēc tiešās tirdzniecības principa, un mēs šos fermerus pazīstam, un tādā veidā mēs varam pozitīvi ietekmēt šo pasauli. Un mums ilgspēja, mēs redzam, kad es atceros sākumā, ka sākām par to runāt, tad Eiropā jau runāja pie mums par to ilgspēju, sāka tikai kaut ko nedaudz runāt, un tad visi, es atceros, teica, hei, ko jūs ņematies, neviens tas nav vajadzīgs, un kas tāds vispār ir. Un skaidrs, ka tas bija arī radīt tādu spīti, un iet tomēr šo tēmu, tas liecināja par to, ka tas ir tomēr svarīgi, un tas ir jādara, un arī mēs vienmēr esam gribējuši būt nevis pakaļskrējēji, bet pa priekšskrējēji, un no šodienas skatoties, tas bija pareizs lēmums, jo tas noteikti arī ietekmē tādu arī mūsu biznesu finansu ziņā. Tur būtu īstermiņā grūti nomērīt, bet ilgtermiņā veidojās klientu lojalitāte, augstā pievienotā vērtība produktam, kas šobrīd tirgu ir absolūti būtiski un tā tālāk. Ir vēl kāda lēmuma, ko tu atskatoties, ka tev šķiet tā, jā, šis bija riktīgi labs lēmums? Jā. Viens no tiem lēmumiem ir, kad dibināt savu uzņēmumu. Bet tādi lēmumi ir, protams, ir daudz tādu lēmumu, kas ir ļoti labi lēmumi, ir arī bijuši, protams, slikti lēmumi, bet ne tādi, kas tur fundamentāli kaut kas tur greizi būtu aizgājis. Tāda, no ko mācīties. Jā, tieši tā. Kā saka, kļūda ir to, ko tu izdari otru reizi. Jā? Pirmā reize tas ir mācības stunda. Jā, es mēģinu atcerēties, labi, es nebiju jums tur klāt, bet kā tiešām to sākuma periodu, kad ir pagājis tas gads, neko nedarot, bet pārdomājot to, ko darīt, un ir tas sākums, un noteikti bija kaut kāda neziņa vai jautājumi par to vispār. Es nezinu, kā redz, tev ir ideja, jūs saprotat, būs uzņēmums, bet no kura gala vispār sākt kaut ko realizēt? Labi, varbūt nerunāsim, kur aizņemties naudu vai kā, bet vispār kā saprast, kas ir tas, ar ko sākt? Jo ideja ir viens, bet to visu salikt kopā. Redz, man liekas, tas svarīgi, ka nav tik grūti. Jā, pirmkārt, ja ir labs nodoms, protams, ir grūti, ja tev ir slikta ideja, nav īstais taimings, tu nesaproti, ko tu dari, tev kafija, tu gribi grauzēt kafiju, bet neko nesno tā. Mēs tomēr bijām profesionāļi. Mēs zinām, kas ir kafija. Mēs zinām, mēs spējam, mēs kā divas personas, mēs objektīvi bijām reģionā spicākie džeki. Un tā ir pilnīgi cita izējas pozīcija nekā, ka tu nezini, ka es tagad nezinu, ražošu mēbeles vai būvēšu mājas, un ka tu neko nezini no tā. Bet arī es domāju, no tādas pozīcijas var tikt, bet ir vienkārši jāsāk darīt. Taču tam mācīšanās procesam būtu jābūt baigi ātram. Jo teiksim, tas, kas mums, mēs tā kā sapratām kafiju, bet mēs nemācījām grauzdēt. Mēs nezinājām, kur nopirkt zaļo kafiju un tā tālāk. Un piebildi, to nevar izdarīt Latvijā, nopirkt zaļo kafiju. Nē, var arī Latvijā ir tirgotāji, kas arī pārdod šeit. Bet, patiešo, ja mēs ejam tajā speciality virzienā, kur tev ir jābūt pie audzētāja, tas tomēr ir pirkums no pavisam tālas valsts. Nē, redzi, ir speciality kafija arī ir speciality kafija var strādāt pēc tiešās tirdzniecības principa. Jā. Un ar starpniekiem. Piemēram, ja mums šobrīd ir portfelī piemēram 10 dažādi reģioni, protams, ka mēs,
nav ilgspējīgi izbraukāt visus reģionus. Tas tāds ir turisms, par tā turismu pārvēršās, un tur nav arī matemātiskā pamata. Un tāpēc, ko dara tādi mazāk grauzēti arī, kas ir Latvijā, viņi ir kompānijas, kas tur atsūta paraugus un kuri nodrošina to loģistiku līdz šejienei un tā tālāk. Tad ir tas daļai starpnieks. Un tad ir, tā arī var būt specialty kafija. Un tad ir tiešā tirdzniecība, ka mēs tiešām braucam pie fermeriem, un 80% no fermeriem mēs pazīstam. Šī kafija, ko rekrutēs, tas ir Fagundes community. Tas ir maza ferma no galvenā partnera, ko mēs strādājam, kas ir korporatīvs Sun Coffee Brazīlijā, menedžerejas reģionā, kur ir aptuveni 21 ferma, aptuveni 10,000 hektārus apsaimnieku, un šie tādi mazākie, kas viņam ir 2 hektāri, ļoti skaistā ieplakā, kalnā, kur strādā tēvs ar dēlu, ar Lindo juniors un seniors, un es viņus personīgi pazīstu. Un es pie viņiem aizbraucu. Pirmo reizi iepazināmies, un zinu, kā mēs tur panākumu Eiropā, tur tādi beigie profesionāļi pasakām, ka baigi labā kafija. Mēs nokontraktējam, nopirksim visu kafiju pa cenu, kādu viņš gribēs. Un tu redzi, viņam tur asaras acīs, un kad tas connections tāds izveidojās, kad tu nevar aprakstīt. Un tā ir tā tiešā tirdzniecība, kad tu redzi, ka tā nauda pat tiešo aiziet fermerim, un nekur citur viņa nepaliek. Un tas ir vislabākais veids, kā strādāt. Foršs stāsts. Jā, ir tik forši. Jā, bet es te hijakoju to sākumu sarunu. Tad jūs liekat kopā, jums ir pieredze, jūs saprotat, ka kaut ko varat izdarīt, bet gan jau ir kaut kādas lietas, ko jūs arī nesaprotat. Jā, ļoti daudz, ko es arī tagad varu pateikt 100 lietas, ko es nesaprotu, un kas ir jāatrisina. Un kad, kā saka, atvainojies par žargonu, bet sodi visu laiku nāk. Tāds neviens nāk nākamie. Un tā ir vienkārši dzīve, jā. Tu nevari tā... Nē, varētu jau tā mierīgi, ka tu, esi kaut ko izdarīt, tu tā kā apstājies. Bet kaut kāds vēlniņš dīda visu laiku, kad gribās uz priekšu, gribās vairāk darīt, tu redzi, ka var vairāk izdarīt, un kaut kāds azarts parādās. Jā, un gan jau tas vēlniņš arī jūs, piemēram, biržā aizbīdīja. Vai tas bija lēmums, kur bija kādas svārstības? Nē, vispār nebija nevienā brīdī svārstības. Tur bija ideja, ka, kā mēs varam... mums viena no vērtībām ir atvērtība un pieejamība. Un pieejamība, piemēram, tur dažādos līmeņos. Tas ir, lai mūsu kafijas sortiments būtu pieejams dažādiem kafijas baudītājiem. Vienalga vai tāds, kuram garšo... Ja tā teikt, rūgtā itāļu kafija, tāpēc mums ir čokoladbārs maisījums, gan tāds, kurš ir totāls feinšmekars, saprot, kas tas ir. Tāpēc, kur mums tūltās būs pasaules labākā kafija, nekautrējos var teikt, Geiša no Panamas slavenākās fermas. Tur viņai kilograma cena zaļai kafijai bija ap 300 eiro kaut kāda. Tā bija tā, kas ļoti augstu auga? Viņa auga diezgan augstu, jā. Bet tur ir ne tikai augstnes augstums, ir dažādas lietas. Tātad pieejamība, vienalga vai tā ir kafijas pieejamība, vai tā ir vides pieejamība, vai mēs kā uzņēmums esam pieejami ar pieejamu informāciju gan klientiem, gan darbiniekiem, gan kolēģiem. Un tad, kas ir tas nākamais, lai mēs būtu vēl pieejamāki no tādas pārvaldības viedokļa? Un ilgspēja ir ne tikai par dabu, bet arī par pārvaldību, par veselīgu finansu plūsmu un tā tālāk. Tātad mums vajadzīga nauda, lai attīstītos. Kā mēs varam darīt? Plus, kā es teicu, gribās būt arī tādam priekšgājējam, kad redzam, ka mēs arī esam pozīcijā, kad mēs varam tiešām pozitīvi ietekmēt ar to, kas notiek šeit Latvijā. Tad attīstīt arī Baltijas kapitāla tirgu, ielikt to savus 2 centus. Un, protams, mums vajadzīgs finansējums. Tad ko daram? Nav daudz variantu, jāiet biržā. Un, ja es nemaldos, sākumā 96% investori bija latvieši. Vai kaut kāds ļoti liels procents. Jā, praktiski visi, jā. Kā tu par to jūties? Labi jūtos. Tas, ka tur latvieši vai citi, tas varbūt tāds mazākais, jo kā mēs esam mēs latviešu uzņēmums. Un tas tikai loģiski, ka latvieši ir šie investori. Bet tas prieks un gandarījums bija, kad bija tik liela tā dalība, un kad mēs to sasniedzām, to savu mērķi, un bija šī vairāk sasniegt, nekā bijām cerējuši. Tā kā... Suns pievienojas sarunai, bet tas nekas. Jā, tad kopumā tas atbalsts kā tāds bija kaut kas, ko ļoti novērtējāt.
Nu, jā, protams, tas bija balsojums par to, ka tas, ko mēs darām, ir viss ir ok. Jā. Krūti. Es kaut kad tagad tredos esmu pamanījusi, ka arvien vairāk izskan Kalles vārds, ka jūs esat nokļuvuši tik tālu, ka jūs jau sauc par kaut kādu trendu, tādā ziņā, ka pat tie cilvēki, kuriem varbūt tiešām vispār neinteresē kafija, ka Kalve ir kaut kas, uz ko ir stilīgi aiziet. Kā tu par to jūties? Nu, es tikai priecājos to, protams. Taču atkal atgriezīšu pie vērtībām, mēs vēlamies būt pieejami vienalga. Vienalga, kas tas par cilvēku, kādas, arī no tāda mārketinga viedokļa mēs neesam definējuši tādu demogrāfisko profilu mūsu pircējiem. Skaidrs, ka tur ir kaut kāds profils, bet īstenībā nav jau būtiski, vai tu esi tīneidžers vai kundzīte vai mileniāls vai Gen Z, kurš tur klausās tādu mūziku, kuram ir tāda ienākuma, tam nav nozīmes. Jā. Galvenais, ja mums viena no šīs vērtības, mēs varam satikties, zem vienu jumtu, izdzert kafiju un kopā pabaudīt to. Kad būs jums kafejnīca Mežaparkā? Mums vispār nekā nav. Jā, bet jūs varat paņemt riteni vai iekāpt tramvajā un aizbraukt uz centru. Tuvākā ir Miera ielā, kas ir diezgan sasniedzamā attālumā, bet vispār tās lokācijas droši vien ir ļoti daudz apsvērumu, kāpēc tieši izvēlēties to konkrēto vietu. Un kāpēc ir kaut kādas apkaimes, kur varbūt jūs neplānojat būt, teiksim, tas pats Mežaparks, kas vispār ir tik jocīga vieta, jo varētu domāt īpaši vasarā, sezonāli, jā, ok. Bet ir zoodārs, ir viss, un tur vispār pat nekā nav. Tur būs tāpatās viena jauna kafejnīca, kur būs mūsu B2B klients. Bet par tām lokācijām ir īstenībā jau ir vienkārši, ka mēs nevēlamies, mēs vēlamies būt tās tā kā mazā ķēde, teiksim tā. Mūsu mērķis nevis būtu atvērt pēc iespējas vairāk kafejnīcas un visur, bet tā katra kafejnīca, lai viņi tiek atvērta jēgpilni un viņi tiktu, vai viņi integrētos tur, kur viņi atrodas. Un arī runāja par daudz prasījā, kad būs Liepājā, kad būs Cēsīs, Madonā un tā tālāk. Taču jāņem vērā arī biznesa aspekts ir un attaisīt kafejnīcu Mežaparkā, kur noteikti būs sezonalitāte un cilvēku plūsma ir maza. Visticamāk, Mežaparkā cilvēki padzer kafiju mājās, jo viņiem ir labi automāti, viņi brauc darbu, izdara birojā. Un tad tur tādā kafejnīcā jāieliek 150,000, un tad mums arī 150,000 jāiegulda Parīzē. Tas pasaka visu, kā ir forši tā emocionālā klātbūtne, bet apakšā tomēr beigās tas ir bizness. Un tas arī par naudas pelnīšanu. Un visticamāk Parīzē, kur ir tradīcijas cilvēkiem iet ārā no mājas, kur speciāltī kafija tikai uzņem apgriezienus, kur viens kapučīno maksā 6 eiro. Tur ir no tādā Excel viedokļa, tur nav vispār jautājumu atvērt Parīzē vēl vienu vai Mežaparkā. Parīzē tad jūs arī tagad esat, starp citu, braukšu tūlīt vīkendā ciemos. Aiziešu noteikti uz Kalvi. Forši, bet tā uzties arī kaut ko citu. Noteikti arī. Bet atgriežoties pie tā lokāciju lēmumu, un tas arī bija lēmums, mēs tad atvērsim kaut ko ārpus Rīgas. Pirmā bija Igaunija. Jā, Tallinā. Jā, un kā jūs pie šī lēmuma nonācāt? Arī vienkārši, jo Tallinn bija likās tāds nākamais loģiskais solis, jo mēs braukājam uz šo jau šogad. Pagājušajā weekendā bija laikam 7. vai 6. reize, kad bija tas Tallinas kafijas festivāls, kas ir ļoti kvalitīvs pasākums. Tur vienmēr visu mums izpirka, un katru nākamo teica, super, brauciet vēl, gribam jūs kafiju pirkt, visu kafiju izpirka. Plus likās, tomēr Igauni tādi pietuvināti Skandināviem, daudz ar kafiju, ir nauda, ir gatavi maksāt un tā tālāk. Un likās, ok, aiziet. Tā ir vaļā. Bet realitāte īstenībā ir pilnīgi citādāk. Viens ir tā ekspektācija, un tu iepriekš jautāji par tiem lēmumiem. Ja šobrīd būtu vēlreiz jāatver, tad visticamāk, ka varbūt tās nebūtu uzreiz 3 kafejnīcas. Bet varbūt 1 vai 2. Un tirgus tomēr ir mazs. Šobrīd tas, kas notiek Baltijā, var redzēt, ka
Igaunijā tā ekonomiskā enerģija ir viszemākā. Jācer jau, ka tas mainīsies tuvākajā laikā. Interesanti, jā. Esmu bijusi arī visās tajās 3 skolās Igaunijā, Tallinā, un man šķiet, ka tā lokācija izvēle ir atšķirīga, bet ir viena, kura man kaut kā šķiet ir vairāk tāda apdzīvotāka, kas ir tajā rajonā Kadriorka. Jā. Man šķiet, ka tur ir tā kaut kāda kopiena izveidojusies, tur ir gan kopskrējieni, kur viņi tur iet pēc tam kalē dzert, un jā, kad redz ir tā, esat jūs un viņi ir atraduši kaut kādu to savstarpējo miedarbību. Tas, ko mēs tieši vēlamies sasniegt, un tas ir ļoti labi nolasījusi to, kad mēs vēlamies būt, tāpēc arī dizaini ir izvēlēti, un tāpēc arī šīs mūsu kafejnīcas nav uz šīm saucamajām high street, bet esam daļa no apkaimes, jā. Arī redzēs, cik daudz mēs kafejnīcas nākotnē, kur atvērsim, bet vēlamies būt nevis tur Starbucks vai vēl kaut kas, bet gribam būt, tā mazā kafejnīca man kaimiņos. Okay, bet Baltija mums tomēr ir kaut kas tāds saprotamāks, kur tu vari ļoti ātri aizbraukt. It kā mēs jau same, but different, bet, piemēram, Parīze, tas jau ir cits izaicinājums. Jā, ir gan. Varbūt pastāst par to lēmumu. Mums bija plāns pēc IPA atvērt 6 vietas, 3 Tallinā, 3 Viļņā. Viļņā nav tik viegla telpa pieejamība, nav labas telpas, līdz ar to, ko daram. Un tad mums nebija plāns pagājuši sākt darbu pie ārzemēm, bet mēs to pamēģinājām pāris lēmumus un, atradās cilvēks, kurš var to operatīvo pusi nokopt, ja tā var teikt, un forši profesionāls. Un kaut kā sakrat, ka, kāpēc nevar kafejnīca Parīzē? Tā kā, Es zinu, ka pie jums strādā Elīna, kura bija, es nezinu viņas uzvārdu, piedod Elīna, bet kaut kā tikko sapratu, ka nezinu, bet tu noteikti zini, par ko es runāju. Viņa bija padalījusies savā Instagramā, ka ar šo te Parīzes kafejnīcas atvēršanu esot daudz fuck-up stāstu. Varbūt tu vari ar kādu padalīties. Vai tie ir viņas pusē vairāk? Tie ir vairāk viņas pusē. Jums jāuzveicina Elīna, jo es tiešām ļoti daudz ko varbūt arī nemaz nezinu. Cerams, nespēpājos. Nē, mēs esam atvērti pret šiem fuck-upiem saucamiem, un tas ir normāli. Tu jau nevari atvērt kafejnīcu bez kaut kādiem faileriem, un tā kā tas ir normāli. Bet pirms laika ir žurnālā intervijā, tu minēji, ka tev bija tā kā sapnis, mērķis par kafejnīcu Parīzē. Tas ir. Un kāda tev sajūta? Ir tukšums vai ir jau nākamais? Nē, tukšums nav. Tur jau atvērt ir viens, otrs ir viņu dabūt uz plusiem un tā tālāk. Tieši tā atvērt mazākais. Bet pagaid 2 arī tur, Divas, vai ne? Divas vietas, jā. Jā. Kad notika tā atvēršana? Salīdzinoši nesen? Mēs bijām, tas lielais fuck-ups ir tas, ka mēs nebijām gatavi franču birokrātijai. Un mums bija jau komanda novākta, jau telpas izremontētas pagājušā gada decembra sākumā. Un tad atnāk kaut kādas institūcijas, saka, ka pieņem darbu, lai varam strādāt. Viņi saka, nē, jums jāizdara šis te vēl. Kaut kā, tur bija kaut kāds pilnīgs idiotisms. Tur viens krēsls par daudz, viens sēd, kaut kas tāds. Jā, un tad tev aizver ciet un sāc to visu birokrātisko danci no sākuma. Un, līdz ar to pirmo atvērām, ja nemaldos, janvārī, un otro kaut kad februāra beigās vai marta sākumā. Bet cilvēki jau darbā pieņemti bija un gaidīja, kad varēs sākt strādāt. Jā, un nos maksā arī nav tur maz. Un, tur ir katra kustība, tur ir baigi dārgi, jā. Bet bija vispār kaut kāds veids, kā to varēja apiet, vai vienkārši? Es domāju, tagad mēs zināsim. Tas ir learning by doing. Ar pirmo reizi tu mācies jebko darot dzīvē. Tieši tā. Gan ar uzņēmumiem, gan ar bērniem, gan ar jebko citu. Tas paradoks ir tāds, ka tu vari plānot ļoti daudz ko, un arī bija nolgots jurists, lai tieši no šīm lietām izvairītos. Bija paņemts vietējais arhitekts, kuram tur maksājām baiso naudu par vienkārši vienu parakstu. Un tā bija viņa atbildība tagad to izdarīt. Viņš to neizdarīja. Mēs nevaram tur kaut kādas sankcijas ieslēgt, neko. Tā ir tā.
likās, ka pret visu esam nodrošinājuši, bet dzīve jau ievieš savas korekcijas, un tu vari, kā saka, cilvēks domā, Dievs dara, ja? Vai kāds bija tas teiciens. Un tu teici, ka Parīzē tā speciālitāte kofija kultūra vēl tikai attīstās, tad sanāk, ka mēs pat esam viņiem kaut kā priekšā tādā ziņā, Latvijā. Negribētu teikt, ka priekšā. Mēs jau arī esam šeit, ja sadalīdzinām Lietuvu, mums arī ļoti daudz, kur vēl iet uz priekšu. Lietuva ir priekšā. Lietuva ir viennozīmīgi pāris soļus priekšā, jā. Bet Parīze, ja salīdzina tādu Londonu, ja visu laiku bija tāds līderis. Un tad Parīze tagad, jā, pēdējā laikā ir ļoti strauji attīstās. Un kā ir Portugālē? Kādas atšķirības? Vai jūs jau vēl nav vaļā kafejnīca, bet... Portugālē tā tagad... Cikos atvērts? Es domāju, kaut kādu pirmo māju plānojam atrast. Jā, bet kā, vai tu jau redzi kaut kādas varētu būt tās atšķirības tur? Vai vispār ir noteikti, ir tirgus atšķirības, ir atšķirīga kultūra, atšķirīgas tradīcijas, protams, un Parīze arī ir ļoti dārga pilsēta. Portugālē cilvēki pieraduši maksā par kafiju līdzīgi kā Itālijā, ļoti zemu cenu. Jā. Taču, redzēs. Tā labā ziņa ir, ka mēs dzīvojam tādās lielās pārmaiņās, ka kafijas kultūra mainās, un arī Portugāla nekur nepaliks. Viss ies līdzi. Un kas ir tā vieta pasaulē, kur tev pašam ir bijis vislielākais prieks iedzert kafiju? Neskaitot savas mājas. Es iedomājos, ka tu varētu tā atbildēt. Labs jautājums. Visur jau. Kafija ir viens, ka tu, tas rituāls, ka no rīta iedzer un tu dabūni to kofiju un devu no sevi tas... Tā socializēšanās, ka tā kafija kā tāds saiklis, kurš savieno visticamāk cilvēkus, un tā vieta jau nav tik būtiska. Bet ir reizēm, kad ir kaut kāda ēdiena vai dzērieni, kur tu ļoti spilgti atceries to vietu vai tos cilvēkus, ar kuriem tu esi bijis, un tāpēc tu atceries to kafiju, vai to dzērienu, vai to mūziku, kā no kuram. Zini, kā tik daudz tā kafija man dzīvē, kad nav tāds viens, nav tāds viena lieta, ko varētu izcelt. Jā. Bet tev pašu arī ik pa laikam var satikt, man kaut kā sanāca uzskriet Kalva living room, tātad tu tur pats arī ik pa brīdim esi. Visās. Gan jau visās, man vienkārši saka, tā ir sanāca uzskriet. Vai tu tur arī kaut ko novēro, vai kāpēc tev pašam ir svarīgi tur būt uz vietas? Tāpēc es eju pastīties, kas notiek, izdzert kafiju, apēst kādu nāšķi. Tieši tāpēc, kādēļ tu ej uz kafejnīcu? Pēc kafijas, jā. Pēc kafijas, kādu satikt. Īstenībā parasti kādu satikt, jā. Man tieši tas pats. Plus es citreiz aizēju bāru uztaisīt kādu dzērienu. Vai ieeju tur kontorē, parunājos ar kolēģiem. Tāda rokas pulsa pišķīt arī. Pat ne tāpēc, ka, lai tur kontrolētu, es esmu pilnībā izslēdzis no sevis to lietu kā kontroli. Skaidrs, ka man kā uzņēmuma vadītājam ir veto tiesības, jebkuru jautājumu, un es arī to izmantoju. Es redzu, kaut kas ir iet no kaut kā ceļa, un es tagad pieslēdzu, hei, daram šādi. Arī tāpēc. Un ir ļoti forši citreiz aiziet, palīdzēt kādam baristam uztaisīt viesim dzērienu, baigi jauki ir. Vispār jūsu kafejnīcās ļoti, esmu regulārs apmeklētājs, novēroju, kā cilvēki tiešām arī ir izveidojuši attiecības ar baristām. Es nezinu, cik tas ir ok vai nav ok. Man zina, kā cilvēks atnāk strādāt, varbūt viņš negrib komunicēt, bet tas laikam ir tāds darbs, cits darbs jāizvēlas. Kur ir un ir baristis, kas tiešām arī ilglaicīgi pie jums strādā, vismaz tā man šķiet pēc skata, kur es tā vairāk esmu redzējis. Kas ir tas, kas jums palīdz noturēt darbā cilvēkus un likt viņiem justies labi tādā, diezgan intensīvā darbā tomēr. Uz kājām visu dienu kafijas jātais. Jābūt rīta bārmenis. Jā. Baristi jau ir tās nozīmē bārmenis. Jā? Es vismaz nezināju labs. Jā, kas ir kaut kādi tie elementi, kas palīdz cilvēkam palikt. Un varbūt arī tieši otrādi, kas pieņem lēmumu aiziet. Vai jūs pieņemat lēmumu, ka viņam ir jāaiziet? Ir bijuši ar tādu gadījumu, protams, bet īstenībā ļoti maz, jo man gribās domāt, ka mums tas
onboarding, kā jau Latvijas labā pasaka, tāds ievadīšanas darbā process ir sakārtots un skaidri nodefinēts. Kāpēc? Un tā ir tiešām, mums ļoti zema kadru mainība salīdzinoši ar industriju vidēji. Ir tiešām nemainās kadri, un mums praktiski nav problēmas, ja sevišķi runā par baristām, nav problēmas atrast foršu darbinieku, foršu kolēģi. Un tur vairāk iemeslu. Viens ir labā reputācija, zīmols. Mēs tomēr esam tāds aktuāls zīmols un produkts. Mēs strādājam ar labāko produktu, ar labākajām iekārtām. Mēs spējam nodrošināt objektīvi labāko darba vidi. Tas sevi ietver gan dažādus bonusus, gan arī atalgojumu. Mēs maksājam vairāk nekā citi. Ir veselības apdrošināšana. Ir pat šogad ir jaunums klāt, ir psihologs nodrošinās, ja nepieciešams. Es domāju, tā ir viena būtiska lieta. Un tad otra lieta ir, kad tiešām tas barista un jebkurš mūsu uzņēmējs, domāju, jūs saprotat, varbūt pat neapzināti to, ka tā viņa darbība pozitīvi ietekmē pasauli. Un kad tu vari ar Lindo stāstu nodot tālāk, man liekas, tas ir ritīgi forši. Un tas cilvēks, kas tevi sagaida pie tavas rīta vai pēcpusdienas kafijas, tas ir lielā mērā tā Kalvas uzņēmuma seja. Pat ne tik ļoti, tu esi varbūt uz žurnāla vāka, bet tie ir tie cilvēki, ko mēs visi redzam ikdienā, kas Precīzi. Vēl vairāk nodod tās. Un tas ir normāli, tu jautāji, kad veidojas tās attiecības ar klientu, viesi un baristu. Un man liekas, tas ir normāli. Un bieži vien jau arī tu eji tāpēc, ka tev patīk tas barista, un jums tur kaut kas saklikšķi, un tas ir forši arī tādas attiecības veidot. Taču tāpat laikā mums ir jāatcerās, ka mēs esam servisa sniedzēji, un mums jāatcerās, ka jābūt izbalansētam šim tādam familiārismam ar profesionalitāti. Jā. Tas ir, tāpēc ir arī psihologs labi vien, jo ja tas barista visu dienu runājas ar citiem, tad ir labi, ka varbūt pēc tam parunāties arī ar kādu speciālistu, lai attietu no tās komunikācijas nevitīgās. Un kamēr mēs vēl tādā temata līmenī esam tieši kafejnīcā, ir pāris lokācijas un galdiņi, kur ir uzraksti, ka šeit bez datoriem. Kāpēc tā? Tam ir ļoti praktisks iemesls primāri. Pārsvarā mūsu kafejnīcas ir mazas, un mēs esam šeit, lai veidot biznesu, lai maksātu nodokļus, lai maksātu algas. Ja viens cilvēks ar datoru un vienu kafiju aizņem ilgu laiku, tad vienkārši mēs nevaram šo te izdarīt. Nav rentabli, jā. Tas ir tik vienkārši. Un otra lieta ir tas, ka gribās jau, lai ir īstas sarunas, lai cilvēki, sevišķi pirmajā kafejnīcā, ka mēs paši ar Raimondu daudz strādājām, ka mēs arī iedrošinājām, ka tur ir 3 galdiņi, pie vienas, kur ir 4 vietas, sēž viens cilvēks, tur sēties klāt un iedrošinājām socializēties. Un tas arī ļoti veselīgi ir. Gan individam, gan sabiedrībai kopumā. Un tas tāpēc. Tāpat laikā tādā Valdemāra ielā, kas ir lielākā kafejnīca, tur ir tā zona, kas ir tālāk. Gribi strādāt, ja tur ir vieta, piesēdies pie kāda, ja nav vieta, un dari to. Bet tā centrālā vieta ar skatu skaisto muzeju tomēr ir, lai tu baudītu to, kas ir apkārt, nevis to, kas tavā viedierīcē ir. Jā. Vispār klausoties tevī, man ļoti patīk tas balanss starp racionālo biznesa pusi un to Excel, ko var dzirdēt tevī, kas ir, vajadzīgs, lai būtu tāda izaugsme uzņēmumam, un to absolūto cilvēcīgo pusi, atkal, ko tu saņem kā apmeklētājs. Un tas nav jautājums, tas vienkārši kompliments, kas man atziņa atnāca šīs sarunas laikā. Manuprāt, tas īstenībā ir retums. Tas ir diezgan forši. Jā, šķiet, ka jūsu kā klients nolas tās vērtības, kas ir, tās tiešām var izjust. Tās, ko pārstāv jūsu zīmols. Tavs, Kalve, mūsu. Man gribas teikt mūsu. Tieši tā, mēs esam aptuveni 1200 akcionāri. Diezgan liels bariņš. Jā, tā kā tā. Bet atejot no kafijas pasaules un kafijas dzīves, cik vispār ir dinamiska tava kā uzņēmēja ikdiena, un vai varbūt tu nejūties tādā nemitīgā darbu virpulī, vai tomēr jūties, un kā tu no tā atteji brīžos, kad tā ir? Zini kā,
Vēl viena lieta, kas bija, kad sapratu, ka jāsāk savu uzņēmējdarbību, bija motivācija būt tādam valdniekam pār savu laiku, pār saviem lēmumiem. Un tad es sapratu, kas ir darbs. Un tas nav tā kā tāda tur, vertikāli darbs tur mājas un tā, bet tā ir tā kā, es to redzu tā kā horizontāli, ka tā ir tā kā daļa no dzīves, milzīga daļa no dzīves, un es nevaru atdalīt tik daudz, es strādāju, jo es strādāju 24/7. Ejot, guļot mājā, gulēt, domāju par darbu. Un tādēļ ir skaidrs, ka reizes, kad ir jāstrādā ļoti daudz stundas, bet pārsvarā es ļoti daudz laika pavadu mājās ar bērniem, ceļš, kamēr viņi mazi. Tur paaugsies, viņi skries projām, tad varēšu ritīgi rūkāt. Bet man liekas, ka tas darbs ir svarīgi strādāt, lai cik banāli izklausās, tā kā gudri. Un skaidrs, ja es būtu dzīvnieks vairāk pēc naudas, tad noteikti būtu daudz vairāk strādājis, daudz labāk finansu rādītāji, bet es tādā baigā komfortā to, cik daudz strādāju, kad es strādāju, ko es daru, ko esmu deleģējis. Es ļoti priecīgs par komandu, kad visa komanda mums ir vienkārši super fantastiska. Mums ļoti daudz lietas var nedarīt un nedomāt, bet domāt par attīstību. Darbs šobrīd ir ļoti liela daļa manas dzīves, bet tā ir daļa no dzīves. Man patīk arī tā daļa no dzīves. Jā, mēs šo podkāstu īstenībā arī sākām tam dēļ, ka pašas arī pieņēmām savā dzīvē tādas pārmaiņas un lēmumus, tiešām uzņemties atbildību par to savu laiku. Un jā, protams, tas nenozīmē, ka tu mazāk strādā, bet citādāk. Jā, precīzi, tas. Bet ko tu dari, kad tu nestrādā? Izņemot, man liekas, ka tu skrien. Vai es sācu skriet? Es sāku. Kā tev veicās? Es esmu ļoti aktīvs visādās frontēs, gan ar skriešanu, gan riteņbraušanu, gan burāšanu, gan slēpošanu, gan visu kaut kas. Bet skriet es tagad tieši neskrienu, jo man sāp mugura. Trauma. Bet es tikšu līdz tam, jā. Okay. Es vēl redzu, ka tā mana ideālā, labākā forma, kāda man jebkad bijusi, man viņa vēl priekšā. Bet tā jau ir, ka tie traumētie skrejēji ļoti labi riteņbraucēji. Jā. Nē, bet man mērķis nav tur. Man mērķis vienkārši ir labi justies un tā, kad bērni būs lielāki, lai varētu tur futbolu spēlēt no sērijas. Tāda kvalitatīvā. Jā, kvalitīvi, jā. Vai es tagad klausos par bērniem un domāju par tām tradīcijām, kādas ir, es nezinu, pēc tam kaut kādreiz šo kalvi nodot tālāk nākamajai paudzei, vai tu vispār esi par kaut ko tādu domājis? Jā, es esmu, un varbūt nevis tādā bērnu kontekstā, bet tāda pārmantojuma kā tāda, manuprāt, ir nenormāli svarīga. Un arī runāju par uzņēmējdarbību, kad tam uzņēmumam jābūt tādam, ka tas nav tā kā 2 rokstāri, 3 rokstāri uzņēmums, ka tur, nezinu, viens tur sajiet sviestā un tur viss beidzās. Tāpēc ir jārada tā pārmantojamība, un es arī labprāt, līdz ko es redzu, ir labāks cilvēks par mani. Es sakrāju savu čemodānu un eju projām. Ne tā, ka pavisam projām, bet tādā tādas aktīvas darbības. Bet par bērniem runājot, ko tās meitenes pašas izdomās, lai viņas dara. Man nav nekāda ambīcija tagad. Jums tur jābūt tam un šitam. Jādzer kafiju jau tagad. Tu būsi gleznotāja un tu būsi finansists. Vai vēl labāk ielikt tos savus neizpildītos sapņus bērniem, vai ne? Kur tāda nākotnes nots. Es domāju, ka mēs arī tā pamazām jau repapojam. Vai tev, Laura, vēl bija kaut kas? Jā, man izklausās, ka tā attīstība gan privātajā, gan profesionālā dzīvē notiek nemitīgi un turpināsies. Un tas, ko varbūt mēs vairāk redzēsim, būs tieši tavu uzņēmējdarbības attīstība. Tagad mēs runājam par to, ka būs kafejnīcas Portugālē tūlīt, un ir jau kaut kāds tālākais virziens, uz ko tu gribētu iet, vai vēl kaut kas, kas tā kā jau urda iekšēji, ka es vēl šito gribu pamēģināt. Un ja nav, tas ir ok. Nē, ir kaut kādas lietas, jā. Ir tas vēlniņš dīda visu laiku, jā. Un es tā varbūt mana vājā puse, kad es neesmu tādā pilnīgā mierā
ar kaut kādām lietām un gribās slēgt tur spiest uz priekšu vai aiziet, ko mēs vēl varam. Plāni ir daudz, lieli. Kā tie realizēsies, to laiks rādīs. Labi, mēs pasakosim līdzi. Bet vēl viens jautājums par tām pārmaiņām. Kā tu domā, cik ilgi tas pats Kalves apmeklētājs kafejnīcu nāktu pie jums, ja jūs neturpinātu augt? Teiksim, paliktu tagad tādi, kādi esat, kas visus tā kā apmierina šobrīd, plus mīnus tiem, kas nāk. Un cik ilgi tā varētu noturēties, kā tu domā? Šis ir labs jautājums. Tas ir ļoti labs jautājums. Es nezinu, bet es pat esmu domājis. Un man pagājušajā piekdienā mēs pārcēlāmies uz centru. Es ar draugam uzzvanu, saku, klausies, aizējām kaut ko ar vīnu iedzert. Tu esi centrinieks, parādi, kas centrā notiek. Jā. Un viņš man aizved uz Ģetrūdas ielas Frančo to bulanžēriju. Un tur bija pilnīgi kaut kāds cits vibes. Tur bija, likās, wow, kas te tagad notiek? Un, tā atbilde uz to jautājumu ir, es nezinu, bet visticamāk, ka tā vieta ir iekarota. Un ja mēs turpinam nodrošināt labu produktu un kaut kādu feelingu, kāpēc cilvēki nāk pie mums, tad tas notiks. Bet man liekas, kad ir tev, ka tomēr ir jāiet līdzi laikam un nedaudz arī jāmainās. Un tas ir kaut kas, kā jūs atstājat ietekmi arī tiešām uz tā cilvēku paradumu, pat ja viņš nedomā par ilgtspēju un tā savā ikdienā super apzināti, bet viņš ir iemīļojis to jūsu zīmolu, to jūsu kafejnīcu, tad viņa ikdienā tas kaut kā dabiskāk ieviešās. Un tas ir tas, ka tā priekšgājēja sajūta visādā ziņā, ka ir labi, ka kāds uzņemās to lomu, pat ja tu pats savā ikdienā to neesi gatavs tik ļoti tā uzņemties. Jā. Un kas ir interesanti, kad tieši tā, bet tā jau tāda miedarbība ir. Piemēram, tur Kalvi ietekmē kādus citus, bet tāpat laikā tāda lēmuma pieņēmējas Kalvi arī ietekmējuši cilvēku, ko viņi saskārušies. Un tā ir tāda forša tāda sinerģija un mums kā gan individam, gan kā sabiedrībai, ir, man liekas, jādara tā, lai tā ietekme pozitīvā vairotos, tad ir tas tā kā burbulis, viņš paliek lielāks un lielāks. Tālūk. Vai mēs vēl vēlamies kaut ko noslēgumā piebilst, ko mēs esam? Varbūt mēs tev kaut ko neesam pavaicājuši, bet tu gribi padalīties. Ļoti daudz, ko neesmu pavaicājuši. Jā, mums ir aptuveni stunda. Es nezinu, par ko padalīties. Daudz jau ko izrunājām. Vai ir kaut kas, varbūt tiešām vēl svarīgs, ko tu vēlēsi piebilst, pateikt vai kādu vēstījumu nodot? Bet, ja nav, tad mums vienkārši slēdz ārā un miers. Nē, zini, kā es domāju, ka tu man pirms atsūti izziņā, par ko mēs nevis jautājam, bet par ko runāsim, par tiem brīžiem, kas tā kā mainīja kaut kādu punktu, vai ne, ja bija kā pagrieziena punkts dzīvē. Un es tas bija foršs jautājums, pasēdēju, pierakstīju A4 lapu un tā kā, padomāju par to. Tad mēs nepaprasījām. Tad jūs tieši to neprasījāt, Un baigi forši, man liekas, tas, ko novēlu katram, ir, kad tiešām apsēsties un padomāt tos iziet caur tiem dzīves pagriezieniem punktiem vienalga. Tas var būt gan pozitīvs, negatīvs, šķiršanās, pirmā mīlestība, kaut kāda vilšanās, iedvesmas avots, satikšana, jebkas. Bet, iziet viņiem cauri un man baigi patika, salikt tā kā ceļa karti. Un ļoti interesanti bija. Redzi, tad tu esi izpildījis mājas darbu, vismaz priekš sevis. Jā. Ir kaut kas no tās saraksta, ko tu vēlēsi padalīties? Nē, nav nekas tāds. Nē, bet man prieks, tas ir tāds. Jo ir tie brīži, kuros tu tajā brīdī tu tiešām īsti nezini, kā rīkoties, un beigās tas izvēršās iespējams kādā labākā scenārijā, nekā tu biji domājis. Precīzi. Ar to arī tad noslēgsim. Tiekamies. Paldies tev. Kafejnīcās un vispār dzīvē. Jā. Paldies. Atā.